Mēs runājam par modernu pieeju, par biznesu, par uzņēmējdarbību, par esošo vidi. Es jau esmu teicis savai frakcijai, ja uz dotu momentu pasūtot preci no ārzemēm, nepastāv tādas iespējas saņemt savu Latvijas pastu. Ja? Tikai Omnivā, DPD. Tur, ja mana skatījumā, valdē tas ir primārais uzdevums, izlobēt šo jautājumu tā, lai mēs ienākot asos vai juksā, ja, varētu izvēlēties Latvijas pastu, ja, teiksim, tā, man tā ir ērtāk, man tā ir tuvāk. Ja. Otrā pozīcija, piemēram, uz dotu momentu absolūti visi veikali, kas, piemēram, tirgo ar tehniku, nodrošina piegādi jau caur DPD vai juks. Ja. Un tas arī maksā 20 eiro par rīgu, ne vairāk. Kāpēc Latvijas pasts nevar iet arī šajā pasākumā? Ja? Principā uz dotu momentu nebūs labāk, ja viņi fundamentāli nepaskatīs savu darbību. Viņi uz dotu momentu strādā kā valsts iestāde, nevis kā uzņēmēji. Ja? Un tas ir ārkārtīgi svarīgi daudzas nišās, kur viņi nav. Kāpēc? Tas ir tas kā reiz ir tas, teiksim, attīstības segments, uz kuru mēs skatāmies ar zināmām cerībām. Jo jaunā pasta vadītāja nāk tomēr no tādas biznesa vides, labi, Omniva arī ir valstī piedaroši uzņēmums, bet, teiksim, tās starptautiskās filiāles, viņas ir darbojušās kā normāls biznesa struktūras, vērstas arī uz peļņu, jo tur nav šīs, teiksim, sociālās komponentes, un tur, teiksim, šīs zināšanas noteikti